Ok, mēs sākam recording. Ok, fizikā. Mēs teikt MS Paintā, vai ne? Jā. Tātad. Spēks. Tātad. Spēks mums sadalās. Tātad mums ir pirmais smaguma spēks FSM jebā. Es sākšu to no sākuma. Labi. Spēks tātad. Tātad mums ir mūsu pirmais spēks, smaguma spēks. Ļoti vienkārši. FSM. Izkrāsosim oranžu. Labi. Šis mūsu pirmais spēks, bet sākumā izdaram visus pārējos. Tas ir berzes spēks. FB. Labi. Tad mums ir pretestības spēks. FP. Pēc tam mums ir vilcēja spēks. FV. Un tad mums ir vēl daži. Mums ir elastības spēks. FE. Nesajaucam ar elementu. Dzelzi. Tad mums ir magnētiskā lauka spēks, kurš ir dauzīts galvā. Uzzīmēsim magnētu, viņam nav īsti apzīmējumi. Apzīmē vienkārši F. Tas ir loģiski. Un tad mums ir arī cēlē spēks. Kurš ir F, nu teiksim FC. Labi, šitie ir mūsu spēki. Par šitiem mēs nerunāsim. Šitie mums nebūs pārbaudas darbā, bet labi. Nice. Tātad, man liekas, mēs varam sākt runāt par kopspēku. Tātad, kopspēks. Tad kopspēks. Kopspēks. Uzzīmējam šādu diagrammu. Kopspēks ir visi spēki. Tagad visi spēki ir izlīdzināti. Un to apzīmē ar FK. Kopspēks. Šitā. Šito apvalkam. Un tas pats ir jāatņem. Es noteikti izplatīšu to. Mums būs ļoti daudz. Šādi. Jā. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V.
Ok, tagad man ir šitais, un teiksim, mums ir atšķirīga situācija, kur mums F1 ir no otras puses. Nē, F2 būs no otras puses. Tad tagad būs jāatņem, jo šitais ir lielāks, ja? Un tas ir kopspēks. Tā aprēķina kopspēku. Tu apzīmē ar šito, ja? Šito te FK. Ok, tātad tas bija kopspēks. Tagad Ņūtona likumi. Nākamā tēma. Ņūtona likumi. Tātad Ņūtons mums ir sastādījis 3 likumus un arī runājis par inerci. Tā ir pirmā lieta, ko pierakstu. Inerce. Par to vēlāk. Inerce ir pirmais, bet tas nav spēks, un finēnam tas nav likums. Labi. Par pirmo Ņūtona likumu. Pirmais likums. Es nokopēšu vārdu likums. Labi, pirmais likums. Pirmais likums mums saka, ka katrs ķermenis paliek miera stāvoklī vai turpina vienmērīgi taisnlīnijas kustību, kamēr tam pieliktie spēki ir līdzsvarā. Un tātad mēs varētu uzzīmēt vai nu šitādu, vai arī vienmēr uz vienu pusi dodošu ķermeni, ja nav spēki. Šis mums ļoti precīzi saistās ar kopspēkiem, tāpēc, ka šeit vispār spēku nav. Vai arī tie ir līdzsvarā. Tad mēs varam jau savienot mūsu pirmo likumu ar kopspēku. Ok. Tagad otrais likums. Tas bija samērā vienkārši, bet tagad otrais likums. Otrais likums, labi, es nokopēju, bet man pofīgi. Otrais likums, tā izceļam rozā. Šis ir svarīgi. Ķermeņa pātrinājums ir tieši proporcionāls ķermenim pieliktajam kopspēkam un apgriezts proporcionāli ķermeņa masai. Un šis ir ar formulu spēks ir masa reiz pātrinājums. Ļoti vienkārši. Šitā ir formula. Šito mēs kvadrātiņu izcelsim. Labi. Un spēku, šitais ir arī svarīgi. Mēru ņūtonos. Tas ir arī svarīgi. Spēku mēru ņūtonos. Svaru mēru ņūtonos un spēku. Tātad. Un, jā. Teiksim, mums ir kaut kāds, nezinu. Mēs mēģinām aprēķināt spēku. Tad ir spēks, tad
tad ķermeņa pātrinājums ir tieši proporcionāls ķermenim pieliktiem kopspēkam un apgriezt proporcionāls ķermeņa masai. Tad, apgriezt proporcionāli. Tad tas nozīmē, ka spēks tam ķermenim ir viņa masa reiz viņa pātrinājums. Tik daudz tas spēks izdara. Labi, šitais ir nākamais pretdarbības likums, jeb 3. Ņūtona likums. Labi, likums pretdarbības likums. Labi. Šito ir zaudēn. Šito mēs esat izskaidroši. Teicu, ka esmu tos vietējais fizikas skolotājs. Tātad, ja viens ķermenis darbojas uz otru ķermeni ar noteiktu spēku, tad otrs savukārt darbojas uz pirmo ar tikpat lielu, bet pretējā virzienā vērstu spēku. Tātad, ja ir mums viens ķermenis, mums ir otrs ķermenis, tad ir tas, tā kā viņi aiztiek viens otru, tikpat, kā ja viņi neizvērš spēku, tad tikpat daudz viņš atdod. Un formula šitam ir M1 reiz V1 ir tikpat daudz, nevis V kā tilpums, bet V kā ātrums. V1 ir tikpat daudz, cik es nodzēsīšu. Tikpat daudz, cik M2 reiz V2. Viņš kā pretdarbojas. Un pirmais likums saistās ar inerci, jo nav nekādas inerces, labi teikt par inerci. Inerci ir ķermeņa īpašība censties saglabāt mieru stāvokli vai vienmērīgi taisnlīnijas kustību. Teica, ka šeit ir inerce, tāpēc, ka te ir vai nu vienmērīga, vai nu miera stāvoklis. Un tad tie ir Ņūtona likumi. Un tagad par gravitācijas spēku, jeb smaguma spēku, kur mēs šodien izcēlām ar oranžu. Tātad es padarīšu vairāk. Sāku ar šito redzēt kaut ko. Tātad mums ir smaguma spēks. To arī sauc par gravitācijas spēku. Gravitācijas spēks. Un tātad tas darbojas starp visiem ķermeņiem, un tas ir pievilkšanās spēks. Tad es pārvietošu šito. Jūs ātri, es fambuloju drusiņu. Teicu, ka tas ir pievilkšanas spēks. Jā, tad tas ir smaguma spēks. Un pievilkšanas spēks. Tas ir pretestības spēks, un tas ir gravitācijas spēks, smaguma spēks, tas viss pats ir, saprot? Labi. Tagad. Tas darbojas ar visiem ķermeņiem, ja? Visiem ķermeņiem ir gravitācijas spēks.
Un formula gravitācijas spēkam ir šāda. Fsm ir G reiz pirmā masa reizināts ar otro masu dalīts ar R otrajā. Šis varbūt izskatās pēc ļoti daudz nesaprotamām lietām, bet tas izskaidrošu. Tātad G ir gravitācijas konstante. G ir, tas ir 6,672 reiz 10 mīnus 11 n reiz m2 un kilogramu kvadrātā. Labi. Šajā formulā šitais ir vienkārši tāda lieta, kas ir loģiski, ja to saskalda, bet viņi vienkārši tā eksistē, saprot? Un R mums ir attālums starp abiem ķermeņiem. Okay. Labi. Ejam tālāk. Smaguma spēks. Tātad, šitais ir smaguma spēks, kurš mums ir tā kā gravitācijas spēks un tā. Jūs saprotat. Tātad. Smaguma spēks ir vertikāli vērsts uz leju, ja? Saprotat? Un tagad mums ir par smaguma spēku. Smaguma spēks ir spēks, ar kādu zeme pievelk ķermeni konkrētā punktā. Smaguma spēks ir tieši zemē, saprotat? Tieši zemē. Es uzzīmēšu Eiropu, Āfriku, Ziemeļameriku, Dienvidameriku. Ekur, tas ir tieši zemē smaguma spēks. Un mums ir arī gravitācijas spēks, kas ir tā kā mums tas ir smaguma spēks. Saprot? Teit ir konkrētāk par smaguma spēku, kas ir uz zemes. Tātad tas ir ar kādu zemi pievelk ķermeni konkrētā punktā zemes. Jo augstāk ķermenis ir virs zemes, jo smaguma spēks mazāks. Jo ja tu ej augstāk, ja? Tad uzzīmēšu zemi. Jo augstāk tu esi, jo mazāks ir spēks. Tas ir kā bultiņi iet. Jā. Saprot? Jo augstāk esi, jo mazāks ir vērstais spēks gravitācijas. Okay. Ejam tālāk. Tātad. Moving on. Formula šim ir, kā jau mēs runājām, šitais. Tas ir gravitācijas spēks, bet smaguma spēks ir citādāk. Ar smaguma spēku formula ir F SM. Es šo izlabošu ātri. Nepareizi izteicos. Kļūdas katram ir. FG. FSM ir G reiz M. Tātad šis varētu būt ļoti nesaprotam daudziem. Kā jau mēs zinām, M ir masa un G
ir brīvās krišanas pātrinājums, kas ir kā pievilkšana, jūs saprotat, brīvās krišanas pātrinājums. Ļoti vienkārši. Un tas mums uz zemes būtu apmēram 9,8 metru sekundē. Pieliekot to klāt. Nu jā, tas nav konkrēti. Var arī apmēram 10. Tas ir tā vienkārši. Nu jā. Un ļoti svarīgi tagad, jo ir vēl viena formula, kur jau iepriekš mēs zinām, kur ir svarīga ar šo tēmu, apakštēmu, ka masa ir blīvums reiz tilpums. Tas ir ļoti svarīgi, jo, lai aprēķinātu ķermeņa, ja tev dots ir blīvums un tilpums, tad tu vari iegūt masu. Un ja tev ir zināms jau brīvās krišanas pātrinājums, tad tu tehniski no tilpuma un blīvuma vari iegūt smaguma spēku. Tas ir ļoti interesanti. Jā. Tālāk par svaru. Svars. Tātad es novilkšu vēl vienu līniju, jo tas ir svarīgi. Es ātri izzumēšos, vēl savu vietu iedošu, ko mēs iepriekš stāstījām, cik jautri. Tātad svars. Šitais ir svars. Apzīmējam ar oranžo. Un tātad svars. Tā nav masa. Vienmēr saka, tā nav masa, un svars nav, tagad tev prasa, cik tu svari, tu atbild ar masu, kilogramos. Svaru mēra ņūtonos. To mēra ņūtonos, ok? Un tā nav masa, to nemēra kilogramos. Tātad svars ir spēks, ar kādu ķermenis spiež uz atbalstu vai nostiepj piekari. Tātad mēs varam teikt uzzīmēt mūsu atbalstu vai arī mūsu piekari. Tātad šitais ir svars. Un svaru apzīmē ar P, ar burtiņu P, lielo P. Nesajauca to ar ro, jo ro ir blīvums. Jā, ļoti interesanti. Un formula svaram ir tāda paša, kā mēs jau ar smagumu spēku konstatējām, ka P ir masa reiz G. Un mēs tūlīt apstrīdēsim to, kāpēc tas nav tas pats. Tāpēc, ka es tūlīt izskaidrošu, kroči. Tātad, mums ir daži apakšpunkti vēl. Ja ķermenis kustas uz augšu, tad svars samazinās, ja pātrināti kustas uz augšu. Saprotam? Un to var dabūt. P ir masa reiz G reiz plus A, kas ir pātrinājums. Redz, kā
Ja mēs pātrināt ejam uz augšu, palielinās svars. Es nepareizi izteicos tikko. Jo redzat, ja ir pātrināts uz augšu, tad tas nozīmē, ka mums ir augstāks pātrinājums, un tad skaitlis beigās būs lielāks. Teiksim, mums palielinās svars. Tad, ja tu ar lidmašīnu lido augstāk, tad tu esi smagāks pēc svara. Un, ja ķermenis kustas pātrināt uz leju, svars samazinās. Nu jā, tas ir arī otrādāk. Mēs varam pierakstīt. Kā mīnus A. Otrādāk pierakstām. Šo mēs visu varam vienā rāmītī ielikt. Ok, tātad. Un tagad mēs pierādam to, ka smagums un ka smagums, spēks un svars nav tas pats. Tagad mēs novilksim ātri līniju smagumu spēkam un svaram. Tātad. Es parādīšu piemērus, ka būs divas bildītes, kur vienā smaguma spēks ir tas pats, kas svars, un otrā, kur nav. Tātad, ja mums ir taisna plakne, kura veido 90 grādu leņķi, mums svars ir šeit un smaguma spēks ir šeit. Bet, ja mums plakne nav taisna, un tad mūsu jaun iegūtās svara zināšanas paliek šeit, šodien te. Bet svars vienmēr iet precīzi uz leju. Jā. Es ātri izdzēsīšu šito. Tad šis pierāda, ka smaguma spēks konstanti iet uz leju, bet svars iet perpendikulāri zemē. Tad, ja šis būtu A, B, tad P būtu perpendikulāri. Kā šito pierakstīt? Perpendikulāri. Nu jā, perpendikulāri AB. Un smaguma spēks nebūtu. Jā, perpendikulāri. Es pierakstītu šitā pareizi. Jā. Bet smaguma spēks nav. Un nevienmēr nav. Un labi. Tātad, moving on, berzes spēks. Tātad novilkšu svītru. Tātad. Darbojas starp ķermeņiem, kas kustas attiecībā viens pret otru. Tātad ir viens, ies šitā, teiks, mums ir kaut kāds vilcējs spēks, un tad berzes spēks būtu šitais. Labi. Un mums ir 3 berzes veidi. Mums ir 3 berzes veidi. Sadalīšu šitā te. 3 veidi. Mums ātri izteikšu mūsu bildi. Šitā.
Tātad. Tas ir miera berze. Kur notiek miera stāvoklī. Varbūt izceļam šito ar krāsumu. Tad šī ir vienkāršākā berze. Jā. Tā mums ir slīdes berze. Mums ir ritas berze. Labi, tātad tālāk mums ir formula berzē. Šajā gadījumā, ja kas šitais, šī berze būtu slīdes berze, ja kas. Un tad mums ir formula F, B ir mi reiz F, R. Ok, šitais izskatās ļoti bailīgi tagad, jo es šeit jaunas lietas parādu. Bet izskaidrosim, kas šeit ir. Tātad, mi mūsu gadījumā ir berzes koeficients. Kamēr FR ir balsta reakcijas spēks. Kur arī mēra ņūtonos, ja kas. Un tagad, šis ir crazy, šito reakcijas spēku, viņam arī ir formula. Tā formula būtu F, R ir masa reiz brīvā krišanas pātrinājums. Tātad šitais ir ļoti interesanti, jo tagad mēs basically varam dabūt gan berzi, gan smaguma spēku tikai no blīvuma un tilpuma. Un šitais nozīmē, ka vēl sarežģītāka formula berzes spēkam būtu F, B, kas ir mi, kas ir koeficients, kur nemēra, nav mērvienība, reiz masa, reiz brīvā krišanas pātrinājums. Jauki. Tātad. Un šito izmanto, šitā ir formula ķermenim, kas kustas pa horizontālu virsmu. Horizontāli. Pa X asi. Labi. Tātad, tagad mums ir daži apzīmējumi. Runājot par berzi. Kur mēs šitam. Tātad, ja vilcēja spēks ir tas pats, kas berzes spēks, tas nozīmē, ka ķermenis atrodas miera stāvoklī vai kustas vienmērīgi. Tātad vai no labi, es nedarīšu tā. Vai no paliek uz vietas, vai arī kustas vienmērīgi. Tad, ja vilcējspēks ir lielāks par,
lielāks par berzas spēku. Man jāapskatās, cik ir rekordings. Labi. Tātad, ja berzas spēks ir mazāks par vilcēja spēku, tad ķermenis kustas pātrināti. Tad es tā daru, ja pātrināti. Tad viņš iet ātrāk. Un, ja berza ir lielāka par vilcēja spēku, tad ķermenis palēninās. Tad ķermenim tieši sitās. Darīšu tātad. Viņš palēninās. Ok, šitie ir tie 3 likumi. Šito savienošu. Un tagad tālāk. Ejam tālāk. Tātad. Tagad vienkāršie mehānismi. Šitā ir pavisam cita lieta, kur mēs apspriedīsim šeit. Vienkāršie mehānismi. Labi, ar kuriem? Vienkāršie mehānismi. Mums ir 6 vienkāršie mehānismi, un tie ir svira, jā, svira. Tad mums ir trīslis. Tad mums ir slīpā plakne. Pēc tam mūsu 4. mehānisms ir ķīlis. Tad mums ir griestuve. Un visu beidzot mums ir skrūve. Es ir nokšu. Tātad šitā ir mūsu 3. big tēma. Es palielināšu. Labi. Plēns, es pirms gada nebūtu domājis, ka es šito daru savā dzīvē. Labi. Svira. Tātad. Sviras vienkāršais mehānisms strādā šādi, ka mums ir šitādi svari, ja? Stienis un atbalsts. Atbalsts un stienis. Stienis. Ok. Un tad mums ir viens spēks, viens ķermenis un otrs ķermenis. Un tātad šie abi ķermeņi ir F1 un F2. Un tie ir L1 un L2. Tā tas strādā. Un, lai svira būtu līdzsvarā, viņai jāsako šai formulai,
kur izskatās šādi. Tātad F1 reiz L1 ir tas pats, kas F2 reiz L2. Izskatās redzēts, un tas tāpēc, ka tas iet kopā ar otru, nevis ar otro, bet ar trešo likumu, ar trešo Ņūtona likumu, ar pretdarbības likumu. Tas ļoti interesanti. Labi. Un tagad, jā, tā ir svira. Tagad tālāk mums ir trīslis. Mūsu otrais mehānisms, kuru mēs pārunāsim. Tātad trīslis sastāv no tāda apaļa diska. Vienmēr apaļš disks, ieliksim kuram malā ir grope. Tāda virve, ja? Grope. Kurā tiek izvietota virve, ķēde vai kaut kas tāds, un iedaļa. Ir divu veidu iedaļas, vai nevis iedaļas, bet iedala. To iedala nekustīgajā trīslī un kustīgajā trīslī. Teiksim, mums ir svars šeit un ir dinamometrs, kurš mēra spēku. Ja kas spēku mēra ar dinamometru, es to vēl neesmu pateicis. Tātad šitais būtu nekustīgais trīslis. Nekustīgais, un tad otrs būtu kustīgais, kurš ir tā kā no apakšas, kur viņam vajag kustēties. Kur tā kā teiksim šitā. Okay. Un tātad mums ir kustīgais trīslis, kur ir viens gals kā piesiets un otrā galā kā izmanto, kur kur kā kustina. Tas kustīgais. Jā. Un, tie ir trīšļi. Un tagad mūsu nākamais mehānisms slīpā plakne, no kuras nevar viņu padarīt vienkāršāku. Kā nevar padarīt tā, ka ir mazāk enerģija, tā ir vienkārši plakne. Ja? Saprotat? Un tā ir slīpā plakne. Jā, un tie ir, es teiktu, tie ir visi, kurus vajadzētu saprast un zināt un tā. Viss šitais, ja jūs gribat, jūs teikt varat screenshotot. Un jā, tas ir viss no fizikas par spēkiem. Atcerieties, ka mēra dinamometru. Ņūtonu. Tā. Paldies!